Andra Kiviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Mūsu atbalsta Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Tas ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kur specifikācija ir darbs ar kredītu apvienošanu, jeb darbs ar esošo kredītu līgumiem. Aicinu ikvienu apmeklēt lkpp.lv un pievienot esošos līgumus, lai samazinātu esošo procentu pārmaksu, ikmēneša maksājumu un termiņu. Nevelc garumā, jo kreditori aprēķina procentus pa dienām. Ņem vērā, pat ja tev ir tikai viens kredīts, arī tad tu vari gūt būtisku ietaupījumu. Piedāvājums, ka ir sabiedriskas darbības veicējiem. Un šodien pie mums ciemos ir televīzijas zvaigzne un mūsu Liena meitiņas mīļas krustmāte Kerkīra Graudiņa. Sveicināti! Sveicināt. Čau, klausies, parunāsim par šo un to un par šovu un par tevīm, ja? Bet es atceros, ka es vadīju kādreiz tādu raidījumu Rāmas uguns 2014. gadā sāku viņu vadīt. Un tur bija ienāc iekšā, tur uzreiz tāds bārs, un es tur tāds simpātisks meiteni rosāts par to bāru, un mēs tur sākām runāt, un es tur vadīju tos raidījumus, un tur šancētnī bārām, es tur par dzīvi un par nākotni, un teicu, ka to gribētu varbūt nākotnē bērnus, un tā viss kaut kā. Un pēkšņi tu esi televīzijas zvaigzne, un man tev ir jautājums, vai jau tādu 14 gadā tu biji izdomājis, ka tu gribi būt slavena? Tas īstenībā bija tāds ritīgi foršs laiks, TV24. Tur bija tāda baigā rosība vienmēr, tādi visi tur runāja, visi tie tusiņi un tā. Tajā laikā, un laikam es tā nebiju aizdomājusies, kad es varētu būt tā, kur es esmu šodien. Bet kaut kur tā dziļi iekšā jau bija tā vēlmīte kaut kur paspīdēt vairāk. Jo es zināju, amerikāņu filmās ir, ka tur, piemēram, meitene, nezinu, strādā, teiksim, reģistratūrā, un tad tur visi tie biznesmeņi vazājās, viņi skatās, un es arī, viņi dzird viņu sarunas, viņi skatās, viņi parasti cilvēki, īstenībā nekā tur nav, ja? Un kāpēc šitais strādā televīzijā, un tas ir ekrānā un kadrā. Bet tev, teiksim, kā tev viss nāca? Tad pirmais, tu pieteicies, un vienkārši, jo tavs stāsts ir interesants ar to sievieti, ja? Meiteni sievieti, saucam kā gribam, vienkārši dara, teiksim, normālu darbu, un pēkšņi to dzīvi būtībā mainīja tas, ka tu pieteicies šovā, precētie pret brīvajiem, bet īstenībā bija tā, ka es nekur nepieteicos. Jā. Laura no TV24 man saka, tu negribi piedalīties, tu tur tagad esi brīva. Es tieši biju tikko izšķīrusies, man tā doma bija tāda, bišķiņ pa spīti tam džekam, vai tagad piedalīšos tajā šovā. Un viņi saka, tu tik brīvi runā, tu vari izteikties, un tur vēl naudas balva. Es atceros, ka bija 500 eiro dāma kartes picē. Un viņi man tur tā kā tā sakoļīja, davai. Un tad es piedalījos tajā šovā, un man nebija nekāda izpratne, kas var notikt pēc tam. Visi tie raksti, visas vēstules, jo pēdējā randiņā es, lai izpildītu uzdevumu tikt pie saviem 500 eiro, es izdomāju randiņu vannā. Kurā gadā tas bija? Man liekas, 14. Tu biji vannā pirms mūsu Lieni. Jā, īstenībā, jā. Pasties, kas atklājās, jā. Un es iegāju tajā vannā apakšveļā. Tas puisis bija tik kautrīgs, ka viņš pat pirkstiņu man nepieskāra, pat vispār neko. Un tad bija visi tie raksti, cik tas ir nepieklājīgi, ka divu bērnu māma ir iegājusi vānu. Vienmēr sakot, sacēlās viss, tas man bija svešs. Es teikšu, ka tajā laikā tas bija tāds arī nedaudz tā kā, pārdzīvojums priekš manīm. Es pat izdzēsos no draugiem LV tajā laikā, jo tās vēstules, ko es saņēmu, tas bija vienkārši tur simtiem ar aicinājumu gan uz šito, gan uz šito, uz visu, jā. Un tā bija tāda pirmā pieredze. Bet man patika viss tas process, kameras, tas man reāli viss patika. Un tad jau nākamais piedāvājums bija tāds raidījums, bija Cepiens, kur arī Laura man uzaicināja. Tāda gan es palaidu garām tādu raidījumu Cepiens, kas tur bija? Cepiens tur bija jādodas pie slavenības un jāgatavo ēst. Tad es devos pie Aleksandra Sokolova. Un tad man atkal patika tā sajūta tur pabūt un pēc tam skatīties. Un es domāju, ka vienkārši tā mana būtība ir būt savādākai, ka tu gribi izkāpt ārā no tā katla. Es zinu, ka daudziem tas nepatīk. Es runāju par to, ka tiklīdz tu sāc kāpt ārā no tā katliņa, tev tikai davai iespārda, davai apakaļ. Ja?
Jo grib jau, lai mēs visi esam kaut kādā sistēmā. Tie, kas ir skaļi, tie, kas saka, ko viņi domā, tie, kas galā dara to, ko viņi grib darīt. Tas jau viss nav ok. Tur ir ļoti jā, bet es tomēr tevī acīm redzot, ir jau kaut kas no labi, tā Laura, jā. Viņa to piedod, bet tev varēja arī nepaņemt. Tomēr tevī bija kaut kas, ka tev paņēma, jā. Jo es priekšu, skrītājiem, ja viņi nezina, tad tur tā konkurence diezgan liela un tā, kur katru jau arī neņem uz šovu, pat no tiem, kas grib, jā. Tad es domāju, to, kas tevī ir tas, kas, producentiem varēja patikt tevī, kāpēc tev paņem, kāpēc tev lēnām ielikt tajā televizorā, kadrā, notikumos, uzmanības centrā. Es domāju, vairāk tas, kad es esmu atklāta, kad es saku, ko es domāju. Un otrs, es domāju, tas, kad tas pikantais man tomēr ir, kad es varu runāt arī par tēmām, par ko cits varbūt nevar arī mājās parunāt. Piemēram? Piemēram, par seksu, par attiecībām, par to, kāpēc varbūt ir tik daudz partneri bijuši. Kāpēc ir ģimenes, kuras izjūg un viss, kas saistīts ar bērniem. Es domāju, ka tas ir tas, ko varbūt arī tas komentētājs viņš varbūt gribētu pateikt, jā, visiem. Bet ir jābūt drosmei, jo tu zini, ka tev pēc tam spārdīs pārējie. Kāpēc tik daudz partneri ir bijuši? Un tas nav tagad 100 un 1000, bet... Džilindžeram 1000 sievietes esat bijuši. To es dzirdēju, jā. Un es tādu domāju, cik ilgā laikā viņš to visu ir uzspējis. Tik daudz man nav bijuši, bet kad es izšķīros no pirmā vīra, es nezinu, es sajūtu kaut kādu, kad es saprotu, ka ir vēl cilvēki vispār uz šīs pasaules un ka tev ir iespēja nevis gluži patestēt, bet paskatīties, kas notiek apkārt. Es tās attiecības diezgan pamainīju. 1, 2, 3, 4 un 5. Bet par ko es esmu ļoti priecīga un par ko es vispār nekautrējos, ka tās bija, nezinu, piemēram, pusgada attiecības, ka es viņus tomēr biju tik drosmīgi pārtraukt vienā dienā, sakravējot koferus un aizējot. Nevis būt tur, kur man kaut kas neapmierina. Un es domāju, tas bija arī tas laiks, kad mamma to nelīdz galam izprat, vai arī radiem tas nebija saprotams, kad, kā tas var būt, tu atkal maini. Bet es teikšu, kad es saku, es tiešām ar sevīm ļoti lepojos, man pat bija, tāds, ļauviens saka, lai jāmok ir vai melnie maisi mantas iekšā, tur 2 stundu laikā es esmu prom, un tas bija tāds laika periods, kamēr šī brīža mans vīrs man paņēma tā. Jā, un Edgars ir vienīgais vīrietis tavā dzīvē, kuram tu neesi uzlikusi rāgas, par to mēs vēl parunāsim. Parunāsim tagad par to ģimeni burkānu. Būtībā tā pa īstam slaventus palks to ģimeni burkā. Kāda vispār ir tā šova doma, tā ģimene burkā? Tas sākās Covidā, ka tev ir jādzīvo tā kā burkā, vai kāda doma? Nē, tur tā doma ir tāda, kad ar to vēlmju burkas palīdzību, tā kā tiek atrisināts... Ar kaut kāda burka, kurā uzraksta uzdevumus, ko mēs kā ģimene pildām. Un tā doma ir tāda, ka mēs atrisinām kaut kādas problēmas, vai tur satuvinamies, vai tā kā pirmajā sezonā mums bija tā attiecība krīze, kā mēs to pārvaram un kaut kādas lietas, kas ir tā doma, man liekas, tāda ļoti vērtīga. Un to, kad es, varu dalīties ar to, kas notiek mūsu ģimenēs un ielaist cilvēkus mūsu mājā ikdienā, kā tas viss notiek. Man liekas, ka tas tāds vērtīgs raidījums arī priekš citiem. Jā, un tad es uzdošu jautājumu, ko man uzdod uz ielas visvairāk vai kaut kādās pasākumos. Bet jums tas tur viss ir pa īstam vai jūs tur tēlojat? Es arī esmu papīrīšus parakstījusi, jā, bet es teikšu, protams, ka pats filmēšanas process, mēs paši saprotam, ka tas ir nedaudz atkārtojums, ir piefilmējumi, jā, bet lielākoties, jā, tas ir pa īstam. Bet mums jāsaprot arī, kad piedaloties šovā, ir arī jāsaprot, ka tev jābūt ir interesantam un
varbūt kaut kas Jā, cilvēkiem, es piemēram vienmēr cilvēkiem saku to, ka mēs zinām, ka es arī biju slavnībās, bez filtras, ka mēs zinām, ka mūs filmē, jo 2 metru attālumā stāv džeks ar kameru, ka mēs pa īstam būtu, teiksim, līdz galam pa īstam, tad, ja mums mājā pa klusu uzliek slēptās kameras, jā. Un kas arī cilvēkiem, ko viņi, nesaprot tā īsti, ko vajadzētu saprast, tas ir alkohola biznesa, nekustamo īpašumu biznesa un tā, un tad ir tāds izklaides bizness, ar ko mēs nodarbojamies. Mēs esam šovu biznesā, mūsu uzdevums ir izklaidēt skatītājs. Ja? Ko es arī, jo, piemēram, pēdējais tu bija dzimšanas diena un tā deja ar Eldaru, ja? Un tagad tu esi Kails kapī ar citu vīrieti. Ja? Man, piemēram, uzreiz ir skaidrs, ka tu čuču uzspēlē, lai ir asumiņš, vai ne? Nē, protams, tas es saku arī intervijās. Es izprotu to, vispār to šovu būtību, es izprotu to, ka man ir jāpasaka pēc iespējas tā, lai pēc tam mēdī no tā uztaisītu vienkārši tādu rakstu. Un tas ir tas, kas, es domāju, arī ir viens no iemesliem, kāpēc arī mēs esam šajā šovā. Jo es to izprotu. Un tad, kad mēs, teiksim, mājās analizējam kaut kādas sērijas, tad manam vīram ir, viņš saka, brāvēns, bet tu tiešām vari atrast konkrēti teikumu, ko pēc tam uztaisīs kā vienkārši lielāko notikumu. Kur raksti ir vienkārši, kur tu saproti, jo vairāk komentētāji, jo tas ir ļoti labi. Tā. Un tas Skapis un Elders, un man bija skaidrs, ka tā tas viss būs. Un tas viss, kā tu saki, viss ir bišķiņ vēl pielicis, un Elders arī malacis vēl pirms iznāciena vēl apskāviens un vēl tāds skūps, vai turamies, lai mums tur viss izdodās. Un pēc tam, Bet tu esi trakā kerkira, trakā, kas ir interesanti, ka cilvēks kā tās, tur, piemēram, bet arī ir jāsaprot skaitļi. Tur skatās, nezinu, 520,000 cilvēku skatās, tad kaut ko komentārus slikts uzrakst. Jo galvenais, tomēr tie komentāri ir, es runāju ar Elīnu Furmanu, tikko es runāju ar Katrīnu Vasiljevski, tomēr tas ir topiks, ka nav līdz galam skaidrs, kā tev var, teiksim, heitot kaut kādī cilvēku, kurus nekad dzīvē nes redzējis un saticis, jā. Un kā tev liekas, ko tu izraisi viņos, kas tas ir tāds, kāpēc viņi tā raksta? Ja mēs neņemam vairāk tā psihiatrijas diagnozi, vienkārši idioti, ka viņi gribētu būt, lai viņiem ir tāpēc kā tev, vīrs, 3 bērni, tur 2 mašīnas un tevi rāda pa televizoru un tā. Es domāju, ka jā, un tie komentāri jau ir savā veidā, jau tas cilvēks mēģina mani aizskart, ja? Viņš pamēģina, uz ko es reaģēju. Ja? Mēs zinām arī, ka mēdī izvēlās bildes, ne tādas, kā es, piemēram, nosūtītu. Liekat rakstu, bet ieliekat. Jo pretīgāk, jo labāk. Jā, un tad viss tie komentāri, kā es izskatos, cik es esmu briesmīgi un tā. Bet es saku, man tā ir tāds atskaites punkts, ka es visu daru pareizi. Ja pa maniem runā, es visu daru pareizi. Jo ir vairāk komentāri. Nav tā, ka es tagad lienu tur katru skatīties, bet es šeit tad apskatos, vai tur viss ir ok, vai viņi tur ņemās, vai viss notiek. Ja mēs jau varam paskatīties arī, teiksim, citām ģimenēm, ja tu redzi, ka tur ir maz, tad pie kaut kā ir jāpiestrādā. Jā, es esmu par šo domājis, man liekas, ka drīzāk, esmu domājis, kāpēc cilvēki iet uz vēlēšanām Latvijā. Un es domāju, ka ļoti daudziem tas ir vienīgā reize 4 gadu laikā, kad kādam interesē tavs viedoklis. Jo ikdienā vispār nevienam neinteresē, ko domā. Tev tur katrā sērijā prasa, ko tu domā, un tev pievērš uzmanību, un tev tevim čubinās un ņemās. Man liekas, ka tā ir tāda cīņa par uzmanību. Tu saņem ļoti daudz uzmanības, un citi cilvēki nesaņem vispār nekādu uzmanību. Viņiem skauž, ka tu saņem to uzmanību. Kaut kā tā varbūt, jā. Kā tu vispār tajā ģimenē burkā nokļuvi? Jā, īstenībā es kaut kā pati vispār uzprasījos, es teikšu tā, jo es biju tad, kad mēs no Codas pārvācāmies uz Rīgu, man jau bija tas, ka tūlīt kaut ko vajag, kaut kas prasās, kaut kāds ekšans, un bija tas, varēja pieteikties uz vakariņšu savējiem. Es pieteicos. Edgaram bija sirds klauvas, tur viss kādas tagad kameras, ko tu esi iedomājusies, jo viņam tas laikam, tas mans, tas trakumiņš, viņam bija kaut kāda mirkla, viņam tas, tā kā šobrīd viņam liekas, viss ok, chill, nāk kameras, jā, viss. Un es pieteicu mūsu vakariņšu savējiem. Es biju uz interviju brīvdienās, tajā viņu ofisā. Un atkal tur ir Laura un kaut kā tās sarunas, un es Laurai saku, nē, tad ko, tad tiekamies uz ģimeni burkā. Un es izēju ārā un es domāju,
Jā, viens ir mašs uzjautāt, varbūt tiešām, nu, tā kā vajag tur kādu ģimeni. Un es, Laurais uzrakstīju, tad es tiku pie redaktors kontaktiem. Tad mums bija tāda kā testa sērija, nu, tā kā viena diena, kā tur viss tas notiktu. Un tā mēs arī tikām. Un pēc tam jau es devos arī uz vakariņš uz savējiem kā slavenību. Nu, klausies, mēs sauc tur par slavenībām, vai kā, teiksim, tu esi atpazīst un tev pazīst visā Latvijā. Kādi ir plusi? Nezinu, skatās meitenes, kas varbūt domā kaut kur pieteikties, vai kādi ir plusi tam, ka tev visi pazīst, vai gandrīz visi? Un kādi ir mīnus tam, ka tev gandrīz visi pazīst? Nē, nu par tiem plusiem es domāju, vai tad tas ir tā vērts tev uz ielas paprasīt? Par tiem plusiem es teikšu, es domāju, ka es nevaru visu vārdā atbildēt, bet es domāju, tā atpazīstamība ir tas instruments tieši biznesam. Vienalga, ko es veidošu šobrīd vai nākotnē, cilvēki... Vienkārši zina, ar ko viņi runā. Jā. Par mīnusiem... Mīnus, es teiktu, es pat nezinu, varbūt tas komentētājs, bet tie jau, kas ir uz ielas, viņiem jau viss ir ok. Viņš nāk fotografēties, viņš pajautā, tas, man liekas, nav kā mīnus. Varbūt pāris reizes es izjūtu uz to sajūtu, un tagad es varu izprast, ko nozīmē, ka tevi, piemēram, pazīst ilgu laiku. Man ir bijis tā sajūta, ka tev vienkārši gribās tā kā izslēgt čučuļ to visu. Tā kā tu ej uz to parasto veikalu, un tu gribētu tiešām, tu zini, ka tu 100% tur var kādu satikt. Tā ir tā sajūta, varbūt, kas ir mīnus, ka tu esi tāds zināms. Es domāju, ka es esmu vispār pašā startiņā, kad varbūt ir tā sajūta, ka tev bišķiņ gribās viss izslēgt. Tad sevi, ka tu esi zem lupas, ka tev visu laiku, kas viņai kājās, kas viņai tur, pasties uzēdusies, pasties notievējis. Jā. Tas varbūt ir tas vienīgais, varbūt tādā ilgtermiņā, kas varētu būt tas mīnus. Labi, ir kaut kādi sveši cilvēki, kuriem tur kaut kas patīk, nepatīk, bet es saprotu, ka sakarā ar to šovu arī, tur, teiksim, tava māte un māsa, ja es pareizi saprotu, vienkārši nesaprotu to un ir kā norobežojušās no tējiem, jā. Viņas nesaprot, ka tas ir izklaides šovs, ka tas vienkārši tāds darbs un tādā garā. Kā tur ir īsti? Zin kā, tur ir tā, ka tas šovs varbūt nebija tas, kāpēc varbūt uz doto brīdi ir tā, kā ir. Es teiktu, mēs ar māsu tā kā lēnām sākam atjaunot attiecības. Es domāju, ka tur tas šovs īsti neietekmē. Vairāk tas ir mammai, bet... Zini, kā ir, viņai arī mainās, tad ir ok, un tad ir atkarīgs no tēmas, ja, kas ir parādīts. Bet man liekas, ka viņai vairāk ir tas, ka nevis tas, ka mani redz, bet vairāk, ko citi padomās par to, nezinu, manu viedokli vai, jo es nezinu, kā piemērs tie paši tetovējumi, ja? Vai tad tiešām visu notetovēs? Man liekas, zini, kā, gandrīz viss, jā, jo tā jau ir tā mana izvēle, un būtu diezgan tā, šajā vecumā, ka tu visu apzinies, ka tev tikai tā viena dzīve būtu diezgan, es atvainojos, sūdīgi. Vienkārši dzīvot tā, kā varbūt grib redzēt mana māma. Jā, un man patīk tas teikums, ka tava ģimene nav tava asins radnība, bet tava ģimene ir cilvēki, kas tev saprot un atbalsta. Jo īstenībā tā būtu ģimenes jēga, ka pasaule ir pilna svešiem cilvēkiem, un tad tie tuvākie, kas tev ir apkārt, viņi tev atbalsta faktiski jebkurā situācijā, pat ja viņi tā kā mazliet tev nepiekrīt. Ja? Un īstenībā tas ir baigais tests uz ģimeni, baigā māksla, dzīvot tādā pelēkā ģimenītē, tur kartpelīši uzēs Ziemassvētkos kāpostiņiem. Ja? Ot jums izaicinājums, jūs meitu un māsu, pa teļuku, un visi skatās. Ko jūs tagad teiksiet? Turpināsiet atbalstīt vai novērsīsties? Vispār, zin kā, gadiem ejot, es tā kā tanti vec runāju, gadiem ejot, man vispār ir uzskats tāds, ka tā ģimene ir tikai tā, ko es veidoju. Teiksim, es, Edgars un bērni. Tālāk, kas notiek apkārt, tas vispār, zini, tāds jānovelk tāds bumbulis, un tu, tā kā nedrīkst vispār ietekmēties, ja? Ne no vecākiem, ne no draugiem, vispār ne no kā. Viņas ir stulbums, kad uz tevis skatās trakā kerkiri, ja tur ir tetovējumiem un tur viens kapi un kaut ko tur dara, bet tu esi starp citu 3 bērnu māte, kas ir izaudzinājusi tur līdz zināmam vecumam 3, cik tev meitām tagad ir? 16, 13 un mazajiem 6. 16, 13, mazajiem 6, jā.
par to viens cepuri nost, jā, par rūpēm, par visu to te kā ir savākt, teiksim, 3 mazas bērns, neviens priekšā. Bet tas tā kā, ķipā, nav tik baigi svarīgi. Tas vispār neskaitās, bet zin kā, es vienkārši man tā sajūta, kad es redzu, ka meitenes vienkārši, viņas arī kā pārā no tās, kad es redzu, ka viņas šobrīd redz to, ka tā drīkst. Ka tā var, un kad es izdzirdēju to, ka Ramona grib pabeigt vidusskolu un stāties aktieros un ir pieteikusies, jau bija tur vienam seriālam, tur kastingā un tā, man liekas vienkārši, ak, Dievs, cik forši, saprot, ka viņam, tam bērnam jau šobrīd savos 16 gados viņš nedomā par to, tā, kur es tagad mācīšos, kas es varētu būt tā, lai patiktu Omei, tā, lai patiktu mammai, ka tu vari, paust to savu viedokli, ko tu vispār dzīvē gribi darīt. Man tas trakākais ir tajos komentāros visu laiku. Ko teiks bērni? Un pēkšņi visiem, kas nav piedalījušies ne ar 1 centu tavā dzīvē, visiem nenormāli interesē citu bērni ļoti no visas sirds. Ja? Un tas man liekas tāds netāds. Nē, redz, dzimšanas dienas sērijā, kur es nolēmu, man liekas, pilnīgi normāls cilvēka lēmums pamosties savā dzimšanas dienas rītā un izdomāt, ka vai es šogad gribu sagaidīt tā, kā es gribu. Un es biju nolēmusi uzvilkt tādu ļoti seksīgu tērpu un vienkārši līdz brīdim, kamēr ir ciemiņi, būt tajā savā tērpā, kur varēja redzēt krūšu galus, kuri sērijā, protams, visur bija migliņi uzlikti. Jo neviens no Latvijā redzējis krūšu galus. Jā, un 2 vēl pēc tam, jā. Veselas 2. Veselas 2. Un bija vienkārši sacelts tāds hais, apmēram no sērijas, ar kuri bāriņties? Jā. Ar šito neviens neredz? Jā. Es domāju, kā jūsu bērni ir izauguši, kā viņi ir zīdījuši vispār tās krūtis un ko viņi dara brīdī, kad, teiksim, filmā parādās kaut kāds kadrs, kur ir sieviete ar 2 krūtīm. Kad vienkārši cenšos tev visādos veidos, tu esi slikts. Es būtu stāvējusi halātā, 100 punkti. Pļāviens, tā kā bombzis, ja, sagaida viesus, ja, no sērijas. Jā, bet saprot, kas pa lietu. Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, un jūs jau ar savu ģimeni esat, tā kā ģimenes locekļi ļoti daudzās ģimenēs, kuras jūs neredzat. Tā kā savai ieslēgsim, pastīties, ko tā mūsējā, ko tie mūsējie tur dara, jā, un tieši pastīties, un tas arī tā baigi jocīgi, vai ne? Jā, tad, kad mēs to īso mirklīti, kad mēs nebijām burkā, īstenībā, jā, tās vēstules, patīkami ir saņemt tās vēstules, kur ir tev tā atbalstošā puse, ka pietrūkst, ka bija forši sekot līdzi, ka tur pietrūkst tas mūsu humors. Un tas ir patīkami, jā. Ir kaut kas, ko tu nedarītu otrais, ko tu esi izdarījusi šovā? Ko es tur tādas izdarīju? Es nezinu, es tev jautāju. Nē. Varbūt tāds atklātākais bija krūšu palielināšanas operācija, bet es noteikti darītu to otrreiz un tad ieliktu pa 100 ml katrā klāt. Bet tāds, ko es nedarītu, laikam, nē. Kāda ir sajūta, ka tu ieslīgst narkozē ar 1 krūtīm un pamosties ar 2? Ir baigi jāpierod pēc tam pie jaunām krūtīm? Nē, pēc tam, jā, pēc tam ir, es saku, tā vīra reakcija, tas bija to es nekad neaizmirsīšu to pirmo, jo, kā sākumā viss tā tūska un viss tas bija, Ko viņš teica? Tas pirmais bija, man liekas, kaut kādu nedēļu tu staigā tajā apsējā, tad tu neredzi neko, tad tu tikai dzirdi vai, palīdz piecelties, ja, viss tas starts. Un tad bija tā pirmā duša, un es jau biju iekāpus tajā dušā, un tad kad tu noņem to krūšu, tur viņi zina, tā kā vēl tā uzpūšās un tā tūska un viss, tiešām tas ir vienkārši, mega daudz savādāk kā es šobrīd. Jā, un viņš nāk iekšā vānas izvā. Un es stāvu tajā dušā, un es viņam saucu, es saku, padod man lūdzu dušu želē, un pavarās tās durvis, un es nepārspīlēju, viņš skatās, tieši uz tām krūtīm, un tā, es saku, padod dušu želē, ko? Un tas pirmais, jo man tur bija, varētu teikt, nekas, un vēl tev ir 3 bērni bijuši. Ja viņš būtu krievs, viņš teikt, ieta всё моё, jā, bet tas viss ir mans. Viņam starp citu intervijā, kas bija dzimšanas dienas intervija, kur tieši bija viss par un ap krūtīm,
Un kā jau svētki, viņš arī iedzēris un tā intervija, un tad viņš pateica tur tā, par upju, kad varēja jau bļāviens bišķi pieklājīgāks ielikt, bet, tas bija tas, man liekas, kaut kādi pirmie mēneši, kad, tas izskatījās, tā kā, protams, nav tagad. Parunāsim par tavu vārdu. Vārds ir cilvēkam katram kods, protams, kāds ir ielikts, ja tur kaut kas ir, ja, un tā, un tev bija vārds Līga Graudiņa, ja. Kaut gan Līga, es teikšu, ka tu varētu būt, priekš manis kaut kāda Samanta, Jolanta, kaut kāda Zane, vai kaut kāda tur Guna noteikti, nezinu. Bet Līga arī kaut kā, kā tu izdomāji to vārdu nomainīt? Ar to vārdu bija tā, ka es sev atceros tiešām kā meiteni, kad es, man liekas, rakstu uz lapiņām, ka man sauc vai Sandija, Sintī, kaut kas tāds, ka man tas vārds jau kā meitenei bija tā, ka man viņš nepatika. Tad, kad jau piedzima pirmās meitas, es kaut kā tā kā pieņēmu, man likās, forši, Līga, Līgo, tā kā viss, ir ok. Bet tad es saprotu, ka man visu laiku iekšā ir tas, ka, uz doto brīdi, saprotu, ja es cilvēkam pasaku, kāds bija mans iepriekšējais vārds, viņam liekas vēl viens, vispār neiet kopā, tas, kas man nav iepriekš pazīts. Un tas laikam, tas ugunīgums, tas man, es jūtos slikti tajā vārdā. Un tad, kad mēs kristījāmies, tad es izvēlējos šo Kerkera, un tad es ik pa reizītei vīram bija tāds jautājums, kā tu izvēlējies? Pēc grāmatas, pēc baznīcas grāmatas, vienkārši manas dzimšanas dienas atvēra un tad rādīja tas vārds. Pareizticībā, jā? Jā. Un tad, man liekas, Edgars sākumā teica, kā tu tagad tur mainīsi un tā un tā. Un tad jau, kad mēs bijām šovā, tad man likās, ir ritīgi īstais laiks vispār arī pārējiem cilvēkiem tā kā parādīt, hei, ja tev nav ok ar savu vārdu, tu vari aiziet uz dzimstrakstu nodaļu, uzrakstīt iesniegumu, un mēneša laikā tev ir tas vārds, ko tu vēlēs. Un tā es arī izdarīju, bet pēc sajūtām un tieši vispār, kas man noticis ir šajā laikā, kad ir tas jaunais vārds, man tiešām ir domāšana pamainījusies, svars pamainījies, izskats pamainījies. Vienkārši tev viss ir tādā, tādā foršās vibrācijās. Varbūt nomainot vārdu, var nomest svaru, tas kaut kāds jauns. Es nezinu, nevienu rēstu Mārtiņu, piemēram. Var pa Mārtiņu pārdēvēties un... Tas tā humors, protams, enerģija mainās, skaidrs, mainās tos, jo vārds ir baigākais kods, ja. Lien arī saka, kopš viņa kiviči, viņa enerģijas vairāk un galva savādāk strādā kaut kā pasauli. Bet redz, es jau arī pirms tam aizgāju pie numeroloģijas, kas man tur pateica, ja. Un tiešām tas, ko viņa pateica par to, ka nomainot vārdu, skatuve, atpazīstamību, viss tas, es vienkārši man likās, tas ir tas, ko es tiešām arī vēlos, un nomainot to vārdu, tiešām viss tā kā, protams, tas nenozīmē, ka man nav bijušas problēmas, ja? Tā kā, zin kā, kāds no malas skatās, liekas, šitai gan viss tur beig forši, ja, vārdiņu nomainīja, šovā piedalās, naudiņu nāk, viss beig forši, ja, bet, ir jau arī kaut kādas tās lietas, kas... Jā. Tāpat ar kurām jātiek galā. Skaidrs. Klau, pabeigsim par šoviem. Baigi instanti, ziņā, es tev pazinu, tāpēc es aizgāju par tiem ciemos, un tad bija faktiski tās maziņš zooloģiskais dārs, jā. Tad kādreiz bija 7 kaķi un 3 suņi, cik ir šobrīd? Šobrīd ir... Kad tu biji pēdējo reizi? Nē, es gatavoties rādījumam. Es nekad nezināju, cik precīzi ir. Nē, tagad ir 9 kaķi un 3 suņi, jā. 9 kaķi un 3 suņi. Jā. Tas arī ir interesanti. Parasti ir viens kaķis, no 2, jā. Atceries pirmā reize, kad jūs bijāt, tad kaut kā tur mēs par to skaitu runājam, un tu tāds saki, bet pie jums nesmird. Jā, dīvainā kārtā 9 kaķi un 3 suņi. Jā, bet kāpēc tev vajag tik daudz dzīvniekus mājās? Tomēr tie ir izdevumi, katrs ir jāpapājā, katrs ir pirmkārt jāatcerās, kā viņi sauc, jāpapājā. Man jau no viena kaķa mājās ir palvas, jā, un tur kaut ko sāda, 3 bērni, vīrs, vēl 9 kaķi, vēl 3 suņi, jā. Trusis vēl. Kas ir ar tevīm? Es domāju, ka tas vispār man ir no vectētiņa, un vectētiņš bija vetārsts. Viņiem laukos tiešām bija ļoti daudz dzīvnieku. Un man vienmēr bija tā sajūta, ka es to varēšu izdarīt, tad es palīdzēšu, jo mums kaķi visi ir adaptēti. Ja mēs tā godīgi skatāmies uz šo dienu, zinot,
kā to pareizāk noformulēt, uz šī brīža mana domāšana saka tā, ka tu apkārtējiem var palīdzēt tikai tad, kad tu pats esi. Tā, ka tev ir pilnīgi viss tik ļoti sakārtots, lai tu varētu kādam citam palīdzēt. Tas attiecās gan uz dzīvniekiem, gan uz cilvēkiem un tā tālāk. Tad man iespējams nebūtu neviens kaķis. Ja es tajā brīdī jau tā domātu, jo tā ir milzīga atbildība. Tas ir, tu nevari vienā dienā izdomāt, hei, vai visus aizvedam, ja? Bet, tad, kad mēs pirmo kaķu paņēmām, ja es būtu ar šodienas domāšanu, es domāju, ka man nebūtu neviens dzīvnieks, kamēr es nebūtu sakārtojis visas savas finanses un tā tālāk. Jā, tas ir interesanti. Tev ir būtībā apkārt ļoti daudz dzīvības, ja? 3 bērni, kas prasa uzmanību, vai ne, un rūpes, un 9 kaķi, un vienkārši, varbūt es domāju, es braucu mašīnā ap tiem, es domāju, varbūt tev vienkārši kaut kā ir bijis bērnībā vientuļi vai kaut kas, ka tev vienkārši vajag, lai tev riņķi ir kustība, lai kāds rej vai vaukšķi, kāds ņaud, kāds kaut kur aiziet, ar tās leduskapis, ka visu laiku ir dzīvība apkārt. Nē, dzīvība, to man arī vajag, bet es domāju, ka ne tikai es, kad ļoti daudz cilvēku, tiem, kam ir, teiksim, kas ļoti daudz palīdz, kaut kādā ziņā varbūt ir tas brīdis, kad tu gaidi kaut kādu atzinību no citiem, kad pasies viņi baigu foršā, viņi tik daudz dzīvniekiem palīdz, ja? Varbūt tā ir viena no tām lietām, ko es varbūt arī, varbūt neapzināti iepriekš domāju, kad būtu baigi forši palīdzēt, tagad visums redzēs, ka man ir tik daudz dzīvnieku, un man tagad, es tā domāju, ka iespējams arī ir tā. Jā, klausies, tad šodien lasu var ne pa tiem ragiem, ja, kad tur tāds citāts, vienīgais vīrietis, kuram neesmu uzlikusi ragus, ir Edgars, ja, tavs vīrs. Kas Edgarā ir tik īpašs? Kas Edgarā ir tik īpašs atšķirībā no pārējiem? Tur tavs iepriekšējās vecās dzīves kadriem. Es domāju, tas raksturs bija laikam bišķiņ pārspīlēts, un nebija tā, kad man bija vienlaicīgi tur tik daudz apkārt. Bet ar Edgaru, jā, man nav bijušas pilnīgi arī nekādas sarakstas tur liekas vai, pilnīgi nekāda interese. Es domāju, ka viņš mani kaut kādā ziņā, es pat nezinu, kā viņam tas izdevās, jo, kad es iepazinos ar kādu jaunu vīrieti, man vienmēr bija tāda uzstādījuma, ka tā, reiz mēnesī es eju ar draudzenēm, man patīk tev vai nepatīk, no sērijas, ja? Man vajag tā, bet tad, kad mēs ar Edgaru sagājām, es pilnīgi nozudu arī no tādas tusiņu dzīves. Pilnībā. Es atceros, ka man draudzenes teica, tur reāli es pilnīgi zem tupeles, bet es nebiju zem tupeles, es vienkārši vēl joprojām baudu to sajūtu, kad forši ir divatā, kad tu vari nosēdēt stundām ilgi runāt, kad kaut ko viņš man tur ir paņēmis. Protams, arī mūsu attiecībās ir bijuši, tagad septembrī mums būs 8 gadi, viena reize, točna man ir bijis, ka man liekas, es jau jākrāmē koferis, jo toču pa ilgi aizsēdējusies, ja? Tas jau vairs nav pusgads. Bet tagad laikam ejot, es ļoti novērtēju, ka viņš kā vīrietis ir pieņēmis manus bērnus, adoptējis, jo es domāju, pavisam godīgi ir tas, ka tas nav vienkārši. 24/7. Cik daudz pāri ir, kas sajiet kopā, un viņi tomēr nevar būt līdz galam laimīgi, tikai tāpēc, ka ir tie bērni, kas nevar pieņemt, vai tu nevar pieņemt to, ka viņš tur ir 2 reizes nedēļā, vai viņam cita kārtība. Tas ir, man liekas... Bet bērnu tēvs interesēs par bērniem? Nē, mēs kā izšķirāmies, nav bijis nekāds kontakts. Tajā laikā man tas bija nenormāli sāpīgi. Man likās vienkārši, es atceros, ka Ramona bija iemācījusies rakstīt, un viņa raksta viņam, un viņš neatbild. Man liekas vienkārši, kas var būt sāpīgāks, ja? Ka tev tur tas bērns 6 gados prasa, es esmu tik slikts tā kā bērns bijis, ka tētis tur neatbild, ja, no sērijas. Bet tad, kad mēs sagājām ar Edgaru, es domāju, īstenībā bļāviens, cik krūti, ka ir tā, jo tev ne ar vienu nekas nav jādala, tev ir tas viens cilvēks. Bet es nekad neesmu tur bērniem teikusi, zinu, tas bioloģiskais tēvs, tev tur šitāds vai kāds, nekad. Vienmēr tikai visu labāko, un uz doto brīdi zinu to, ka viņš arī ir izveidojis jaunu ģimeni, un tiešām novēlu visu labāko, un nekad nav bijis tā, ka šitas gan baigais, ne? Cik gadu pagājuši nav uzrakstījis. Pilnīgi nē. Jā. Man vispār ir tā sajūta pret visiem tiem vīriešiem, kas man ir bijuši. Ja? Liekas, tā... Viņi nav bijuši? Nē, viņi ir bijuši. Jā. Un tu
atskaties uz visu to laiku, un liekas tā baigi dīvaini. Tu vienam pateici, jā, nu es tev mīlu. Pēc pusgada es tev arī mīlu, un tad es tā vienu dienu domāju, un es saprotu, ka es tiešām to laiku viņas mīlēju. Nu, nav bijis tā, ka man tagad Edgaram jāsaka, jo domāju, es vispār nevienu no viņiem nemīlēju, ja, un es tikai mīlu tevi. Tas bija tāds laika posms, nav tā, ka es baigi ieslīgstu savās tur atmiņās un domāju, bet šeit, protams, ir kaut kādas vietas vai lietas, kas tev atgādina. Man liekas, forši, kad es varbūt mīlējusies vairāk nekā varbūt kāds cits. Bet... Es mīlēju vairāk nekā nīdus. Jā, labāk mīlēt nekā nīst. Tas bija un īstenībā, ja mēs runājam tā pa laulībām un vispār pa attiecībām mainīt vai nemainīt, varbūt ir forši apprecēties vienreiz. Bet tikai tādu nosacījumu, ja tev tiešām tā mīlestība reāli ir patiesa un tu tiešām nodzīvojies tos 50 gadus tik kruta, ka tu uz 77 gadiem saki, bļāviens labākais. Jā, bet diemžēl laulības laikā cilvēki ļoti mainās daži. Ļoti. Pat līdz nepazīšanai. Vienkārši lēnām garām. Jā, tāpēc vajag šķirties. Es par to stāstu. Lai tu tiešām 77 gados sēdi, nevis bļāviens, kā vajadzēja 25 gados aiziet prom. Man tur kaut kāds Kārlis tad piedāvāja, es paliku no sērijas. Lai ir tā. Jo mēs jau nevienam neko neesam parādā. Tas arī šobrīd, es domāju, par manām attiecībām. Mēs nezinām, kas notiks rīt. Vienīgais, ko es varu tā no savas puses pateikt, teiksim, tādā lielākā cieņa pret manu vīru būtu, ja tā notiek, es tagad izēju un man tiešām kāds vienkārši norauj jumtu, cienīt viņu, pateikt, lai nebūtu tāda kaut kāda dubultā dzīve. Bet es domāju, ka gan man... Bet es domāju, ka tas nenotiks, jo jūs ļoti piestāt viens otram. Pats pēdējais, tu esi taro kāršu liceja speciāliste, jā? Tas darbojās? Stulbs jautājums, ja tas darbojās. Bet var uzsākt, kā tas darbojās, ka viens cilvēks paņem rokās, dzīves cilvēks paņem kārtis. Es esmu skeptiķis, kā tur būtu noprot, jā? Uz visu šito te... Es to vienkārši zinu. Es gaidu to uzjauc. Un tad izliek, ko ir tas moments, kad tajā brīdī, kad tu jauc kaut kāds kosmos, tās nav tavs rokas, bet kas ir tas maģiks, vienkārši domājis, kā tas ir? Baigi interesanti. Bet man arī, pietoks pāraus, man arī ir izlikts kaut kāda sena, ka man bija Kristofers, tikai man pateica, man būs vēl tur bērni, kādā rakā, kur no kurienes, vispār nekādas pazīmes nebija, jā. Ir, jā, vai ne, pa tiem bērniem, tā kā, Tā ir kaut kāda, tā enerģija, tieši tā, jā, maisot tās kārtas, tu domā vai par to jautājumu, vai par to cilvēku. Bet ir jautājums, cilvēks nāk ar jautājumu, vai man braukt uz Ameriku strādāt, vai man nebraukt uz Ameriku strādāt, un tad tu izliec un tur... Tie jautājumi ar vai, es teiktu, ka tie nav tādi baigi korektie jautājumi. Es uz doto brīdi jau arī esmu tikai pašā savā skatiņā. Kādi jautājumi parasti ir? Lielākoties tās ir finanses un attiecības. Es teiktu, ka topā tomēr ir attiecības, vai tur izveidosies vai neizveidosies. Bet man liekas, man nav tā vēlme, nevis nav vēlme, bet tad, kad cilvēks atnāk, ir tāda, vai man būs vēl bērni? Vai es apprecēšos? Man tie liekas tādi jautājumi, kad saproti, es neizliekot kārtas, tev var pateikt, ja tu gribēsi, tad tev būs no sērijas. Jūs uzliekos kārtas, apprecēsim. Jā, tā. Bet es vairāk tās kārtas, teiksim, kas man patīk, ko es viņās saredzu, ko cilvēku var izmantot sevis labāk, ka tu var redzēt kādus brīdinājumus, ka tu var redzēt, ka, ja tu izvēlēsies to darba vietu, cik tu tur būs veiksmīgs, ja? Bet tādi jautājumi tur, vai es rīt tur aiziešu uz randiņu, man liekas, tas vienkārši tā... Es rīt piedzeršos, kā paprasti izliec, izskatās, ka sāksiet ar aliņiem, tad pārēsiet uz visīt, tad iesiet pakaļ, bet veikals būs jau ciet, tā man rāda. Jā. Pilnējumies. Bet, kā es saku, tad ar kārtīm jau ir, tas ir tavs lēmums, bišķiņ savādāks, un tev atkal viss izmainās. Jā. Klausies, prieks, bet tevi parunāts, es uzzināju visu, ko es gribēju uzzināt. Es domāju, ka mūsu piecīgās programmas skrītāji arī ierodītu citā gaismā. Te tu esi īsti, te tu esi tāda, kāda tu esi, vai ne, ikdienā un tā, bet show, kā teica Fredis Merkuris, the show must go on. Jā, kādam ir jātaisa šovs, kādam ir jāizslēdē no darba atnākušie, nogurušie cilvēki, kas ieslēdz
STV un STV? 360 TV, jā. Lūk, Bet varbūt tā ir zīme. Zini, kā tu tagad pasaki, varbūt nākamais būs slavenības bez filtra. Vienkārši nav jūgt tie kanāli, tieši godīgi. Nē, šito mēs piefiksējam. Jā. Un tā kā paldies, mīļie draugi, pie mums ciemos bija Kira Graudiņa, rakstiet komentārus, laikojiet, šērojiet, ja jūs laikosiet, tas uzlabos mūsu kanāla algoritmu un īpaši komentāri ļaus ieraudzīt mūsu sarunas arī tiem, kas varbūt pat no rīta necerēja viņas ieraudzīt. Lai skatījāties šiem visi pagadām atā. Mūsu atbalsta Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Tas ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kur specifikācija ir darbs ar kredītu apvienošanu, jeb darbs ar esošo kredītu līgumiem. Aicinu ikvienu apmeklēt lkpp.lv un pievienot esošos līgumus, lai samazinātu esošo procentu pārmaksu, ikmēneša maksājumu un termiņu. Nevelc garumā, jo kreditori aprēķina procentus pa dienām. Ņem vērā, pat ja tev ir tikai viens kredīts, arī tad tu vari gūt būtisku ietaupījumu. Piedāvājums, ka ir sabiedriskas darbības veicējiem. No bullshit experience kopā ar Andri Kiviču.